Paldies. Ceru, ka pusdienas visiem bija labas. Cerams, ka jūs man neaizmiksiet te visi. Bet tam nevajadzētu notikt, jo produkts un ražotājs tiešām ir interesants. Un es domāju, šodien pastāstīšu jums kaut ko jaunu, ko jūs varbūt tās nezinājāt. Pats pārstāvu uzņēmumu Hermitage Solutions. Mēs esam izplatītāji vairākiem IT drošības ražotājiem Baltijā. Un ClearSwift ir viens no mūsu ražotājiem, kuru mēs pārstāvam. Fons runā. Viņš tulko, sinhronēs. Lieliski. Uzņēmums ir diezgan vecs. Tikpat, cik es apmēram. Bet faktiski šo te gājienu ar Deep Content Inspection viņi ir uzsākuši 2015. gadā, iegādājoties divus citus ražotājus un implementējot šīs tehnoloģijas savos produktos. Un kopš 2015. gada viņi ir atrodami arī Gartner Magic Quadrantā for Enterprise Data Loss Prevention. Tas ir tieši saistībā arī ar GDPR. Tas ir kvadrants, kuru bieži vien mēs skatāmies. Ja mēs skatāmies šodienas risku frontes priekš datiem, tad mēs varam iedalīt viņus 3 frontēs. Viens ir ārējais uzbrucējs, ar kuru mēs cīnāmies sargājot šo ārējo perimetru, un ar citām iespējām ir ļaunprātīgie darbinieki, kā Richards Snowdens, kurš ir strādājis Amerikas centrālā izlūkošanas birojā un nopludinājis daudz sensitīvu informāciju. Un trešā fronte ir ikdienas darbinieki, kas esam mēs visi, varbūt mēs esam mazliet izglītotāki nekā mūsu kolēģi, bet faktiski šie darbinieki ir cilvēki. Un kas mūsdienās pieļauj kļūdas visvairāk? Cilvēki. Tā kā šis risinājums ir tieši par ikdienas kļūdām un kā mēs varam izvairīties no tām. Un arī saistībā par GDPR mēs vienmēr dzirdam jautājumu, kas tam man ir jāsargā, kā es to varu nosargāt. Bet šis jautājums drīzāk būtu jums jāadresē pašiem sev. Pirmkārt, ir jāsaprot, kas ir jūsu uzņēmumā sensitīvā informācija. Vai tie ir kaut kāda klienta informācija, vai tā ir darbinieka informācija, vai tas kaut kāds komercnoslēpums, tad ir jāsaprot, kur tā tiek glabāta. Vai tā tiek glabāta kaut kur mākonī, serverī, varbūt USB atmiņās. Kam pie tās ir pieeja un kam pie tās vajadzētu būt pieejai. Un galu galā, kā jūs ar šo sensitīvo informāciju apmainaties, kā jūs viņu nosūtat vai piegādājat tai pusē, kurai viņa būtu jāsaņem. Es ātri pieskaršos plašajam ClearSwift produktu grozam, kur pamatā ir web un email gateway, bet es pieņemu, ka lielākai daļai no jums jau kāds risinājums ir šobrīd vietā. Līdz ar to šodien mēs runāsim par to, ko ClearSwift var dot jums papildus. Jo visa apakšā ir šis Deep Content Inspection, kuru jūs varat izmantot papildus pie jūsu esošā risinājuma. Tradicionāliem informācijas zušanas aizsardzības risinājumiem ir ilgs ieviešanas laiks. Un, ja sākotnēji liekas, ka to var izdarīt ātri, tur mēnešu laikā, tad saskaroties ar kaut kādiem ierobežojumiem, bieži vien paiet pat gads, un galu galā varbūt tās kaut kāda funkcionalitāte netiek ieviesta, jo viņa ierobežo ikdienas darbu. Tātad tas ir tas, kas aptur komunikāciju. Ja pieņemsim tiek sūtīta ārā kaut kāda informācija, kurai nevajadzētu tikt nosūtītai, tad šis risinājums aptur komunikāciju, bloķē to, protams, kas ziņo, un tad šim darbiniekam, kuram varbūt ir jānosūta šis dokuments, viņš sazinās attiecīgi ar departamentu, kurš to uzrauga, un tas ir liels manuālais darbs, lai izlaistu cauri šo informāciju. Tāpat es pieņemu, ka ir arī diezgan daudz false positives, kur
kaut kādu iemeslu dēļ kaut kāda informācija netiek nosūtīta, jo ir aizdomas, ka viņa ir sensitīva. Un, lai arī risinājumi ir labi, dārgi, tik un tā pastāv iespēja, ka kaut kur dokumentā var tikt paslēpta nejauši, noglabāt varbūt informāciju, kurai tur nevajadzētu atrasties un kuru pēc tam parādās publiski. Kā to ClearSwift dara? Tātad, ja jums jau ir esošais risinājums, tad ClearSwiftam ir 3 moduļi. Encryption, kas iet runa par e-pastu šifrēšanu, tas varbūt tās ir mazliet jau cits produkts, bet runa iet par dokumentu sanitarizāciju. Tātad tiek noņemta metadatu informācija par dokumentiem. Metadati ir dati par datiem. Tātad property, komentāri, track change. Otrs moduls ir struktūrālā sanitarizācija, kas noņem aktīvo saturu. Tas nozīmē to, ka ja jums Wordā ir kaut kāds makros, varbūt tās kaut kāda malvāri, tad ClearSwift spēj šo exe daļu izņemt ārā. Un data redaction ir tas, kas izņem ārā sensitīvo informāciju. Es tūlītās būs slaidi, pastāstīšu sīkāk par katru no sadaļām. Visam pamatā apakšā ir šis Deep Content Inspection rīks, engines, kurš spēj ielīst iekšā ļoti dziļi dokumentā vai arī dokumentos, ja viņi ir tā kā integrēti viens otrā. Šeit ir piemērs par executable paplašinājumu, kurš ir ieglabāts Excel dokumentā, kurš savukārt ir bijis ieglabāts Word dokumentā, un pa virsmu tam viņš vēl ir bijis sazipots. Tātad ClearSwift spēj likvidēt šo exe daļu, un šādā veidā jūs varat būt droši, ka jūsu infrastruktūrā neienāk vīrusi, vai šeit ir paši šifrēšanas vīrusi, kuri ļoti bieži tiek ienesti tieši šādā veidā, atverot makrusu. Dokumentu sanitarizācija ir viss par to, kas ir dokumentā, kam tur varbūt tās ir jāatrodas, bet par kuru lietotājs nezina. Tātad tie ir, pieņemsim, property, kur protams, ka nav tur tā, ka ir ļoti sensitīva informācija, bet ja pieņemsim šāda informācija par uzņēmumā izveidotu dokumentu nonāk cilvēka, hakera, rokās, tad viņš jau var diezgan daudz izanalizēt par to, kādas programmas tiek izmantots, kādi lietotāji ir uzņēmumā, kādi varbūt tās departamenti ir, un viņš var iegūt diezgan daudz jau paplašinātu informāciju. Un tāpatās arī tiek noņemta nost informācija par to, kas parādās, pieņemsim, headeros, footeros vai komentāros. Šeit ir piemērs, kā izskatās dokuments, ka mēs viņu gribam nosūtīt viņam sadarbības partnerim, vai kā man šodien minēja viens partneris, ka šādi izskatījās nolikums, kurš tika publicēts kaut kādā iepirkumā. Un šis ir tas, ko mēs nosūtam otrai pusē. Savukārt tas, ko otrā puse saņem, ir šāds te dokuments. Attiecīgi apakšā visi track change komentāri, varbūt kaut kādi komentāri, kur jurists saka, ko tas klients iedomājās, vai ne? Viņš taču galīgi traks, vai arī kaut kāda sensitīva informācija, kas ir tikusi izlabota un it kā izdzēsta. Tad tas, ko ClearSwift dara ar šo dokumentu sanitarizāciju, ir nosūta otrai pusē šādu te dokumentu bez papildus informācijas. Līdz ar to jūs varat būt droši, ka nejauši, kas šajā gadījumā būtu nejauši, jūsu darbinieki nenosūta nevajadzīgu informāciju uz āru. Un trešais moduls ir par struktūrālo sanitarizāciju. Šis ir otrais, atvainojos, prezentācija mazliet pamanīja. Tad otrais, kur par šo te aktīvo kontentu. Tad attiecīgi mēs saņemam dokumentu ar makrosu, kuram vajadzētu veikt kaut kādas darbības, lai inficētu jūsu infrastruktūru. Tad ClearSwift spēj to likvidēt, un jūs saņemat šo te dokumentu bez bīstamās daļas. Un trešais modulis
ir par to, ka jūs ikdienā varat komunicēt, tā kā jūs esat komunicējuši līdz šim, bet, ja jūs esat nodefinējuši, kas ir šī sensitīvā informācija, kuru jūs nevēlaties dot uz āru, vai tie, piemēram, personas kodi, klientu numuri, pacientu numuri, jebkas, tad jūs nodefinējat šos te filtrus, un tas, ko ClearSwift dara, viņš neaptur komunikāciju, viņš šo te dokumentu izlaiž cauri, bet rediģētā veidā. Tātad, ja es pieņemsim nosūtītu Artūram, ka reku, esmu Gatis Kaušs, mans personas kods ir 30 un tā tālāk, tad Artūrs saņem no manīm e-pastu, ka esmu Gatis Kaušs un personas koda vietā būtu X. Tas nozīmē, ka viņš saprastu, ka es viņam esmu gribējis sūtīt informāciju, kontekstu viņš pilnībā saprot, bet šī sensitīvā informācija nav tikusi nodot uz āru. Tāpat tas, protams, tikai par e-pastu, tas ir par dokumentu, par Wordu, ka, nezinu, kāds darbinieks nejauši izdomā nosūtīt klientu sarakstu kaut kam, varbūt pats sev uz Gmail, tad attiecīgi šie sensitīvie dati, viņi neparādīsies šajā dokumentā. Jā, šeit ir arī piemērs par kredītkartes informāciju, un starp citu, ja starp jums ir kāds uzņēmums, kuram jāatbilst PCI DSS, tad ClearSwift nodrošina to, ka jūs ne tikai nenosūtat uz āru šo te informāciju, kredītkaršu informāciju, bet jūs arī nesaņemat viņu, ko nosaka PCI DSS, ka jūs nedrīkstat nenosūtīt, nesaņemt. Un tātad šādi izskatītos šis te pieprasījums. Kas notiek ar tiem datiem, ka, piemēram, šeit 10 ciparu kombinācija, piemēram, klienta numuri, šajā gadījumā pacients, Smits, tātad teorētiski pastāv iespēja, ka būs ļoti daudz false pozitīvi, tātad viltus pozitīvi, kas ģenerēs nevajadzīgus jautājumus un varbūt tās dos kaut kādu papildus slodzi attiecīgi kaut kādiem IT cilvēkiem. Tad ClearSwift atļauj integrēt jūsu datubāzi. Galvenais, lai jūs saprotat, kas ir šī sensitīvā informācija, tad kaut vai 10 miljonus ierakstu jūs varat ieintegrēt un tiklīdz kā komunikācijā parādīsies kāds no šiem sensitīvajiem cipariem, numuriem, vārdiem, tā viņš tiks attiecīgi izņemts. Ja būs tāda prasība, tiks reportēts, vai arī, protams, var arī uzlikt, ka viņš tiek bloķēts šī transakcija, sūtījums. Un par e-pastu šifrēšanu to piedāvā daudzi ražotāji, arī ClearSwift to piedāvā, ka viens no moduļiem ir tāds, ka šī komunikācija ir arī droša, tā ka jūs viņu sūtat. Viņa netiek sūtīta plain tekstā, bet tātad šifrētā veidā. Un tad kopsavilkums, kā mums laika ir? Normāli. Varēs daudz jautājums. Kopsavilkums ir tāds, kad ClearSwift risinājumi paredzēti datiem, angliski tas skan labāk, tātad data in rest, data in motion and data in use. Tātad neatkarīgi, kur ir jūsu dati, ja jūs vēlaties viņiem piešķirt papildus drošību pie jūsu esošajiem risinājumiem, tad, kas arī ir pēdējais svarīgais, tad jums nav tagad jāmet ārā savus ugunsmūrus, kurš varbūt tās ir ar vairāk gadu licencēm. Jūs varat kādu no šiem te moduļiem izvēlēties un uzlikt papildus. Un arī, piemēram, par web gatewayiem ClearSwift sevi tā arī pozicionē, ka viņi ir strateģiskie partneri ar F5 un to pašu Barakudu un arī Networks. Tā kā tie ir atzīstami ražotāji, kuri varbūt kādu no šīm te funkcionalitātēm neizpilda līdz galam. Un tātad šis arī īstenībā ļoti iet kopā ar šo te pašu GDPR, kad informācijas pazaudēšana tikai simptoms nopietnai slimībai, kur pati slimība saucas slikta vai neesoša svarīgas informācijas aizsardzība. Un, lai jūs neslimotu ar šo te slimību,
ir ieteikums būt compliant pēc kaut kādām industrijas prasībām vai būt compliant pašam pret sevi, tātad identificēt, kas ir šie dati, kur viņi glabājās, kas pie viņiem piekļūst un kā viņi tiek, kā viņi tiek pārvietoti. Protams, ja jūs esat saskārušies kādu simptomu, tad šis bojājums ir jānovērš un jums ir jāturpina kontrolēt informāciju, par kuru jūs esat atbildīgi. Un pašā nobeigumā ķīniešu paruna, ka labākais laiks koka iestādīšanai bija pirms 20 gadiem, otrs labākais laiks ir tagad. Nekas nav par vēlu. Tā, tas arī viss. Jā. Man šeit ir materiāli, kur arī ClearSwift apraksta to, kā viņi redz sevi saistībā ar GDPR, tā ka droši varat paņemt un paskatīties. Jautājumi? Jā, tulies. Man bija jautājums par tiem track changes tām lietiņām. Es neesmu nekad redzējis šo risinājumu. Kā tīri tehniski, ja man tomēr ir nepieciešams tos track changes aizsūtīt, lai man neiztīrās, lai viņš nav notīrīts un lai tas jurists otrā galā redz tiešām to, ko es esmu piekomentējis? Paldies. Šeit ir divi varianti. Viens variants ir, ka jūs esat izredzēto sarakstā, ka jūs drīkstat nosūtīt, jo, kā jūs minējat, tad šis visdrīzākais nenotiks nejauši. Tas nenotiks tīši, tas notiks nejauši. Līdz ar to, ja jūs ikdienā jūsu pienākums ir saskaņot kaut kādus papīrus un komunicēt, tad vienkārši tā ir informācija, kuru jūs zinat, ka šādi tas Microsoft ekosistēma, ka viņi šādi darbojas, ka jums izskatās, ka papīrs ir smuks un kārtīgs, bet īstenībā viņš tāds nav, tad var uztaisīt, ka jums ir regulāri, ka jūs tā varat darīt, ka jūs varat sūtīt, vai arī izņēmu kārtā, tad attiecīgi pavaicāt administratoram, lai atļauj jums izņēmumu kaut kādam konkrētam saņēmējam nosūtīt. Ja fails nošifrēts pirms sūtīšanas, tad Frīks droši vien nenosūtīs. Opā. Viņš ir un jums ir vienīgam atslēga. Jā. Labs jautājums. Jā. Protams, ja tas fails ir šifrēts, tad vai arī es īstenībā neatbildēšu. Varbūt, ka tas ir risinājums. Jā, Es domāju, Gads noteikti varētu atbildēt. Pēcāk Gads mums vairāk ir produktu vīzijas speciālists, nevis produktu tehniskais speciālists. Jautājums ļoti labs. Jautājums ir ļoti labs. Ja skatās līdzvērtīgi uz citiem varbūt līdzīgiem risinājumiem vai paņēmieniem, kādā veidā tiek kontrolēt šī šifrētā informācija, teiksim, kas arī satur sensitīvu datus un ļoti bieži tie lietotāji, kas strādā ar šo šifrēto informāciju, viņiem ir tiesības ar viņu strādāt un pārsūtīt un tā tālāk. Ja, un tad, kurā brīdī mēs varam nodefinēt, ka tas, ko viņš pārsūta kādam citam, teiksim, ir pareizi vai nepareizi. Ja, teiksim, mums vajadzētu tāpatās izanalizēt to šifrēto informāciju. Tad tas standarta paņēmiens ir tāds, ka, teiksim, skatoties uz kontekstuālo informāciju, dokumentu izmērs, nosaukums dokumentu vai kaut kas tam līdzīgs, mēs varam nodefinēt, ka tās, teiksim, šos šifrētos dokumentus nedrīkst sūtīt kaut kādam konkrētam lietotāju pulkam vai konkrētā lietotā apjomā vai kaut kā tam līdzīgi, ja mēs nevaram izanalizēt pašu kontekstu. Ja? Vairāk fokusēties uz kontekstuālās informācijas. Bet Gads noteikti sagatavos atbildi un mēs noteikti padosim tālāk saistībā ar to. Jā, droši. Jautājums tāds, cik labi šāda sistēma varētu darboties, teiksim, ja tas fails ir iezipots un zipā viņš vēlreiz sazipots? Zipā vai zipā? Tur bija kaut kas rakstīts par 32 līmeņiem. Es pieņemu, ka
līdz 33. viss strādās. Tā vismaz ražotājs saka. Tā kā Visi lielākā daļa datu analīzes risinājumi, vai tie būtu, es nezinu, tikai discovery risinājumi, vai tie būtu saucamie gateway risinājumi ar DLP kaut kādām limitācijām, vēl ko tam līdzīgi. Jā, viņi visi strādā ar zināmajiem zipiem, rāriem, zipā, zips rārā, rārs zipā un tā tālāk līdz tam līmenim, kamēr tam zipam vai rāram vai kādam citam arhīvam nav uzlikts virsū, tur parole vai kaut kāds cits, teiksim, aizsarga mehānisms. Ja, tad ir atkal tas kontekstuālais jautājums, kādā veidā mēs varam pārliecināties, kas tur ir iekšā, un vai mēs vispār ļaujam šādus zipus riņķī pa savu organizāciju sūtīt vai sūtīt ārā. Ja, tā kā, tāds tās ieteikums varētu būt. Ok, paldies Gatim. paldies jums!